Līdztekus domstarpībām koalīcijas partiju vidū nesaskaņas izcēlušās lielākās valdības partijas Vienotības rindās. Saeima šodien nepiekrita deputātes Janīnas Kursītes Pakules atsaukšanai no Saeimas mandāta iesnieguma un ētikas komisijas. Vienotība, kas rosināja savus deputātus pārvēlēšanu, uzskata, ka Kursīte bieži nevarot pilnvērtīgi piedalīties komisijas darbā, jo esot aizņemta arī ārpus parlamenta aktivitātēs. Tikmēr deputātes atbalstītāji uzskata, ka notikušais ir savējo atriebība, par ko to zina stāstīt Madara Līcīte. Saeimas deputāte Janīna Kursīte Pakule jau gandrīz 5 gadus līdz ar ievēlēšanu Saeimā strādā arī parlamenta mandātu komisijā. Līdz šonadēļ saņēmusi savas partijas biedres un frakcijas vadītāja vietnieces Loletas Čigānas norādījumu, ka turpmāk viņai būs jāstrādā citā komisijā un jāpiekrīt, ka darbā mandātu komisijā tiek virzīta Vienotības frakcijas deputāte Rasma Kārkliņa. Tā bija deputāšu vienošanās. Kursītes kundze, kā jūs zinat, ir ļoti sabiedriski aktīvs cilvēks. Viņa sabiedriski darbojās, viņai ir ļoti daudz reģionālās vizītes, viņa lasa lekcijas, un viņa nevienmēr var būt klāt tajās komisijas sēdēs, ka tiek skatīti ļoti būtiski jautājumi, kas ir saistīti tā skaitā ar šīm te kolektīvajām iniciatīvām. Izbrīna, ka Kursīte neierodas uz sēdēm, pauž viņas kolēģis mandātu komisijā Raivis Dzintars. Man neradās sajūta, ka atstāt šo darbu mandātu un ētikas komisijā, ka tas būtu Janīnas Kursītes brīvprātīgs un labprātīgs lēmums. Man tāds iespējas neradās. Ir ļoti grūti atcerēties tādas sēdes, kurās viņa nebūtu bijusi. Tā kā Janīna Kursīte aktīvi piedalās mandātu ētikas komisijā, aktīvi pauž viedokli, aktīvi darbojās, un kā kolēģis var teikt par viņas darbību tikai labākos vārdus. Lai izlemtu jautājumu par Kursītes atsaukšanu dienas pirmajā pusē, Saeimas plenārsēžu zālē trūka kvoruma. Saeimas priekšsēdētājai nācās piedraudēt ar sodu 20% algas samazinājumu un izsludināt pārtraukumu. Vēlāk lemjot vēlreiz par komisijas nomaiņu, lielākā daļa Saeimas nostājās Kursītes pusē, izņemot Vienotības un Reformu partijas deputātus. Pakules atsaukšana no mandāta ētikas un iesnieguma komisijas, lūdzu balsošanas režīmu. Lēmums nav pieņemts. Gadījumi, kad parlaments nepiekrīt deputātu nomaiņai komisijās, ir ļoti reti. Neoficiāli Kursītes Pakules nomaiņa tiek saistīta ar viņas kritiku par bijušās kultūras ministres Žanetas Jaunzemes Grendes demisijas pieprasīšanu Vienotības valdē. To, ka oficiāli minētais iemesls sēžu kavēšana neiztur kritiku, apliecina fakts, ka Kursīte Pakule šogad kavējusi 2 sēdes. Vienotība šodienas lēmumu sola neaizmirst. Tas ir tāds ļoti interesants signāls, ka citas frakcijas uzskata par iespējamu iejaukties citu frakciju lēmumos attiecībā uz to, kur strādā mūsu deputāti. Jo galu galā mūsu frakcija, mēs strādājam kā vienota komanda, un mums ir jāredz, kādā veidā mēs izvietojam savus resursus, lai būtu nodrošināta klātbūtne un arī kompetence visās komisijās. Tā kā šis ir tāds signāls, acīm redzot, tad mēs tāpat varēsim rīkoties attiecībā uz citām frakcijām. Pati Kursīte no komentāriem atteicās. Madara Līcīte, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.